Bet kas mainījies ar Nvidia, tas, ka nākotnes uz priekšu izaugsme tiek prognozēta lēnāka. Viņi nesaka, ka viņiem pašiem būs tur krietni grūtāk, bet ja iepriekš viņi auga tur būtībā pēdējā arī year over year, tur pieņemsim dubultā, tad nākotne 30-40% apgrozījuma pieaugums prognozēts. Un vēl, kas ir ļoti svarīgs signāls, tas, ka viņi palielina dividendus un buybackus, tas nozīmē to, ka vairs nav kur likt to savu naudu ar tikpat lielu izaugsmi. Jo iepriekšējais stāsts balstījās uz to, ka tev ir strauja izaugsme un tev ir iespējas reinvestēt savā attīstībā un pelnīt šo milzīgo atdevi savu pašu kapitālu. Tajā brīdī, kad tu esi izaudzis pietiekami liels, ka tev tā naudas kaudze tik liela, ka tu viņu vairs nevari pilnībā šādi reinvestēt, tad tu viņu sāc, tā teikt, atgriezt, jeb atdot investoriem caur dividendēm un buybackiem, un tad tas stāsts ir par to, ka Nvidia pamazām kļūst par Apple. Nu, nesakot, ka tas ir slikti vai kā, vienkārši mainās kompānijas. Šis vairs nav ātras, teiksim, izaugsmes, kur tu potenciāli varētu ieraudzīt kaut kādus tur multiplikatorus ļoti straujus, un līdz ar to tad šis varbūt ir tiešām arī kaut kāds bezmazais signāls vai staps, ja? Signpost, kurš norāda uz to, ka šajā akcijai viņa ir kļuvusi liela, izaugsme vairs nebūs tik liela, neviens nerunā par kritumiem vai kaut ko super negatīvu. Vienkārši nākamās karstās iespējas iespējams būs kaut kur citur.